Labrīt. Labrīt. Pirmdiena. Šodien pirmdiena, jā. Ak, šausmas. Mēs dodamies uz jūru. Es šodien esmu apģērbusies biksēs. Ir silti, bet es vienkārši nevēlos atkal apdegt, jo mēs vakar... Man viss šeit ir sārknāts, man pusēja un auss ir viss sāp. Bet es nevēlos šodien vēl vairāk apdegt, lai man vēl vairāk sāp. Bet arī šodien ir mazliet tāds race against time, jo nāk ne gluži vētra, bet lietus. Un mēs gribam pēc iespējas ātrāk apskatīt visādas vietiņas. Mums ieteica aizbraukt uz jūru un vēl aizbraukt uz pili. Vai tās ir drupas, pilsdrupas? Pilsdrupas. Jā, esot viena ļoti populāra vieta, kur daudz turisti braucot. Un tad mēs ņēmām vērā viņu ieteikumu un tad brauksim apskatīties. Pašlaik plāns ir aizbraukt uz jūru. Daži te vēlas nopelnēties, daži es gribu vienkārši pastaigāties. Un tad mēs visdrīzāk brauksim atpakaļ, paēdīsim pusdienas un tad brauksim uz pilsētu. Un tas viss būtībā no mājas, kur mēs paliekam, ir 10 minūšu attālumā gan jūra, gan pilsēta. Tad mēs tagad braucam, dodamies. Kā tu vispār šodien jūties? Saburs. Jā. Mēs it kā pagulējām šodien mazliet ilgāk. Varbūt nevajadzēja, bet, es domāju, ka pēc tām 2 dienām bija vajadzīgs. Jo rīt... Katru dienu slēgt celties 6-7. Jā, bet rīt mums būs atkal jāceļās agrāk, lai mēs paspējam uz prāmi atpakaļ. Tad jau redzēs, kā būs, cik daudz mēs apstāsimies. Ko tu vēlētos redzēt vai apskatīt? Šodien un rīt Zviedrijā vai šeit pat Norvēģijā. Nav tā jau braukt pa citu ceļu atpakaļ. Jā, redzēt vairāk skatus. Izbaudīt, neko baigi nesteigt. Es ieraudzītu tādu tiltu savienojumu ar salām. Varētu būt interesanti izbraukt turien. Nav baigi tālu arī. Varbūt varētu aizbraukt. Un iemesls, kāpēc mēs nebraucam uz Oslo, jo tāds bija sākotnēji plāns, ka mēs vēlamies braukt uz Oslo, bet galvenais iemesls bija Vikingu muzejs, bet izrādās Roberts atrada, ka tas Vikingu muzejs tagad ir slēgts, jo tur notiek rekonstrukcija. Būtībā līdz 28 gadam viņš ir slēgts. Tāpēc būs iemesls atgriezties pēc 3 gadiem, kad Vikingu muzejs būs atkal atvērts, jo tur ir tie Vikingu laiku tie kuģi saglabājušies veseli 3, un man tas ļoti interesē, un es vēlētos to redzēt, bet, šoreiz netiksim, jā, žēl. Vēl teikt ir par rītdienu, kad mēs braucam atpakaļ Zviedriju. Tagad mums ir plāns neko nepirkt, ēst to, ko mēs esam jau nopirkuši. Un tad tikai tad, kad būsim Zviedrijā, tad arī pirkt ēdienu, jo tur cenas ir daudz lētākas kā šeit, Norvēģijā. Priekš mums tas tiešām ir dārgi. Tas ir viena no lielākajām lietām, kas jāņem vērā braucot uz Norvēģiju. Bet valsts kā tā tiešām ir smuka, un man liekas, mēs pat neredzam to labāko daļu no Norvēģijas, kas ir tie... Jā, tur ir tālu jābrauc uz tiem fjordiem, uz visiem kalniem. Mēs esam pašā apakšā pie Zviedrijas, kur ir pat pēc Norvēģi teikt tā ļoti līdzens, kas mums neliekas līdzens, bet viņi tikai pasmējās pa mums, ka mums liekas, ka šeit ir baigie kalni. Bet ļoti skaista valsts, tiešām patīk. Pēc Latvijas līdzenumiem šis liekas tik forši. Un tur jau jūra ir tiešām, kur esam jau. Tur gan fjorda priekšā ir, bet jūra tā ir. Nevar redzēt, bet var redzēt laivu galus. Šī jau skatās jūra.
tu jūties par 4 eiro bulciņu? Fantastiski. Labāk 4 eiro nekā 1 litrs benzīna. Iegājām pārējais bulciņus. Bija ļoti garšīgi. Paskatīties, iegājām, tā teikt. Mēs gājām gan labi smarža. Jā, paldies. Iegājām, paskatījāmies un nopirkām. Bet bija garšīgi. Svaiga tikko cepta, viņa vēl silta bija. Tev patika sapa? Jā, bija ļoti labi. Tagad dodamies atpakaļ uz mašīnu un tad laikam aizbrauksim pāri robežai uz Zviedriju un iesim veikalā. Jo tur lētāk. Un tad brauksim atpakaļ paēst normālu pusdienas. Esam Zviedrijā un sāka līt lietas. Slikti sagaidāms. Jā, mums vēl ir 5 minūtes līdz veikalam. Kur ir veikals, uz kuru mēs braucam. Izstāsta gigantisks. Iznācām no veikala. Veikalā neko nenofilmējām, jo tur bija vienkārši piebāzts pilns ar cilvēkiem. Sapirkāmies šo to. Sapratām, ka mēs atbrauksim rīt atkal uz veikalu. Kaut ko nopirksim, ko līdz uz Latviju paņemt. Bet tad diezgan liels veikals. Kaut kādus našķus un ko tādu, jā. Jā, un tad mēs iegājām vēl maķīties, paēdu. Roberts mājās paēdīs. Un tad mēs izbrauksim pa to celiņu, kas ir iet pāri saliņām. Bet jā. Sākumā mājās paēst un tad brauksim tālāk. Mēs esam atpakaļ. Parādīsim, ko mēs nopirkam, bet pirmais mēs parādīsim kraklus no Gattabila, jā. Tad šis ir viens no krakliem. Tāds pelēks zils, maiga tāda krāsa. Tad vēl ir džempers. Tā, mums mazliet pārtrauta, bet jā. Tad mēs nopirkām 2 šitādus, un tad mēs nopirkām šitos. Jo mums likās tās ir uzlīmes, bet izrādās tie tetovējumi. Mums ir 8, mēs nopirkām 8. Ko es ar viņiem darīšu, es nezinu. Un tā vienīgās tādas no Gattabila uzlīmes ir šīs 2, bet nu viņas ir ļoti lielas. Mašus selikas uzlikšu, es nezinu. Bet tas ir no Gattabila, kas mums ir. Un tad ēdienas, ko mēs nopirkām. Šitāds sour cream un lime čipši. Tad ir šitādi vienkārši siera čipši. Cheddar un sour cream. Ņemsim līdzi kādu našķi. Tā vienkārši kečups. Te ir ļoti lēts. Tieši šis litrīgais, mūsu mīļākais kečups. Ko mēs vienmēr pērkam, bet viņš ir nereāli dārgs Latvijā palicis. Pēc varbūt paņemsim vēl kādu pudeli braucot rīt. Tad šī tādas fantas. Šī ir mana vismīļākā fanta, kur es neesmu, nezinu, cik gadus jau dzērus, bet jā. Tad Roberta mīļākais našķis ir Smash. Skandināli tāds, pat nezinu, vai zviedru vai norvēģi, bet nu. Tad vēl našķis ceļam tāds no veselīgā ir šitādi riekstiņi un sukādes un rozīnes. Roberts vēl savu šokolādu paņēma. To pašu Smash, ko teica, ka nebija tādu redzējis. Tā vienkārši humus maizītēm. Šo priekš sevīm es vairāk ņēmu. Šis man ļoti, ļoti garšo, bet Latvijā viņu vairāk nevar nopirkt. Monsteri. Kaut kāds šitāds monsteris. Vienu paņēmā. Vienkārši salāmī. Un flapjacki. Šitie bija pa eiro aptuveni, jā, man liekas. Latvijā viņi, man liekas, ir kaut kādi 2-3 eiro. Un tad vakarā uz grila cepsim gaļu.
Tas apmēram viss. Tad rīt mēs domājam, pirms braucam atpakaļ pavisam uz ostu, ka mēs iebrauksim Tetanī veikaliņā. Mēs tur redzējām, tur bija ļoti lēts vegāniskais piens, ko mēs daram. Mēs vienkārši paņemsim vairākas pudeles ar to. Tas ir ļoti lēti šeit un daudz izdevīgāk kā Latvijā. Tā mums būs jāskatās, kas mums būs ar vietu bagāžniekā, un tad saliksim un tad skatīsimies, cik daudz mēs nopirksim. Varbūt kaut kādus našķus vai kaut ko tādu priekš draugiem. Un tas laikam arī viss, jā. Un tad mēs tagad ejam taisīt, sildīt makaronus. Un tad mēs braucam tālāk. Tam jau izbraukuši. Gaidās tilts. Kurš tur vietas? Normāls viedoklis. Es atbildēju tikai. Žēl, ka lietas sākās. Negribas staigāt vispār. Jā, ir tas tāds pretīgais lietas, kas visu laiku ir, nevis, ka nolīst un pazūd, braucām to tuneli. Tāda ļoti interesanta sajūta. Visu laiku ausis spiež ciet. 120 metrus zem jūras. Jā. Dziļākajā punktā. Tagad laikam braucam tad atpakaļ uz māju, atpūsties. Cept gaļu. Jā, ja varēs vispār pa lietu. Tad jau mazliet jāpiekārto montas. Jā, jāsāk vākt čemodāni. Rīt pēdējā diena, visu dienu ceļā pavadīt. Domājam braukt pa citu ceļu atpakaļ, lai ir mazliet citi skati, jā, interesantāk varbūt. Bet, nu jā, galvenais mums būs iebraukt veikalā, kaut ko vēl nopirkt. Tur smukais skats. Šis laikam būs tāds chill vakars. Ja nelīt lietas, tad jau mēs noteikti vēl aizbraukt uz kādu pilsētu, ko tai pastaigāties, papētīt citas vietas, bet nu, šitais laiks galīgi. Galvenais, tas ir tikai tagad. Jā, labāk, lai šodien... Nevis viss brīvdienas, ka bija.
labāk, lai šodien līst un rīt tad ir braucot atpakaļ, lai ir labāk bez lietus. Kāds vispār tavs bija sajūtas, bet tu nav braucot? Vajag skaļāk izpotēt. Mēs bijām atbraukuši mājās, mazliet pasēdējām, tad Oskars izgāja izskriet, mēs izdomājām, kad aizbrauksim tomēr jau tagad uz veikalu. Mierīgi pastaigāsim, paskatīsimies bez steigas, ko nopirkt gan priekš sevīm, gan draugiem. Draugi teica, ka neko negrib, bet mēs tāpat kaut ko atvedīsim, jo, zin kā. Tukšām rokām nevar braukt. Jā, īpaši, ja viņi mūsu kaķi pieskata, gribās tomēr kaut ko atvest. Tas ir aptuveni 20 minūšu aptālumā, nekas. Mēs uz to pašu veikalu braucam, kuru mēs bijām, kas ir Zviedrijā, turpat pie robežas. Tur lētāk. Tur ir lētāk, jā. Un kas ir interesanti, viņiem ir tie lielie, samērā lielie tie veikali, un viņi strādā no pirmdienas līdz sestdienai, un svētdienās var strādāt tikai pavisam tādi mazie veikali. Līdz 100 kvadrātmetru platībā. Tas tā ir ļoti interesanti, ka tā ir. Mēs esam salduma paradīzē, te ir. Jā, tur milzīgs. Vienkārši viss ir ar saldumiem. Izgājām ārā no tā salduma veikala. Mazliet sapirkāmies. Un tagad es gribēju iet H&M, bet te viss jau ir aizvēries. Un tagad vienkārši tad iesim uz pārtikas veikalu pastaigāties. Mēs nopirkām saldumiņus, nopirkām dzērienus. Jā, nopirkām gan sev, gan draugiem, gan Roberta vecākiem našķus. Tad paņēmām tādus toffiju baltos, rīses. Roberts smešus sev paņēma, šokolāde ar nugu. Jā, kaut kā tā citronu fanta. Man būs Spānijas atmiņas. Jā. Apmēram tā. Nekas daudz. Dārga tejam uz pārtikas veikalu. Nu, iznācām no veikala. Nopirkām ļoti daudz zauzupienu priekš kafijas. Te bija garšās, kas nav Latvijā. Vaniļas un karameles. Un viens, kas ir Latvijā, ir ar kanēļu garšu laikam. Jā. Bet te viņš ir daudz lētāks. Paņēmām tos, paņēmām vēl pāris saldumus. Ko vēl mēs paņēmām? Garšvielas es priekš tevīm paņēmu, jā. Te pa dienu bijām, bija viss pilns. Tagad te ir tukšums. Tā veikali ciet. Jā. Un tagad brauksim mājās un taisīsim ēst. Oskars jau beidza skriet. Jau prasa, kur mēs esam. Cikos būs ēst, tad jau paēdīsim, tad jau lēnām arī uz gultu. Gulēt rīt būs tomēr jāceļās agrāk un būs jāmāro atkal tālais ceļš atpakaļ uz Zviedriju, uz ostu. Labi, ejam uz mašīnu. Fiksi parādīsim. Paņēmu šo. Šis ir mans mīļākais no Kinder. Tur ir 10 iekšā, tur bija 3 eiro. Tad šitie bija pa 30 centiem mēs paņēmām kaudzi. Es teicu tās garšvielas. Paņēmu šitādu, šī man ir vismīļākā garšviela. Tad te ir pilns ar augu pieniem. Vaniļas garša un karameļu garša. Un tad tas viens, ko var Latvijā nopirkt, kas ir ar kanēļu garšu.
Sev kafiju vienu paņēmu augstu un šī tāda desa. Apmēram tā kaut kā. Šis tas mums, šis draugiem. Būsim sapulkušies, tagad tik rī būs viss jāsatilpina iekšā. Jā, no tāluma ļoti forši izstāv. Esam izšamājušies, bet diezgan laicīgi. Tikai 10 minūtes vēlāk atbildējām. Bez 10:09 un dodamies jau ceļā. Visu esam sakrāmējuši. Šodien laikapstākļi tādi, mazliet apmācies, bet, it kā pa dienu solīja 26 grādus. 22. Rīgā 26. Labi, sajautu tad valstis. Jā, būs silts. Tagad vienkārši gan jau agrs rīts, tāpēc vēl vēss ir. Tad mēs iebrauksim veikalā. Vēl Oskars ar Ričardu kaut ko vēl nopirks. Mēs jau laikam neko nepirksim. Nezinu. Apšaubu. Nav vietas, vajag daudz. Jā, mēs diezgan pilnu sakrāmējām. Nav daudz vietas, nekam vairāk. Es jau šeit tāda mūsu snekumais. Tad esam ceļā. Galamērķis, Zviedrija, oste. 7 stundas tīrā braukšana. Jā. Ar pāris apstāšanās reizēm. Veiklā. Šo to nopirkam. Neko daudz, bet mazlietiņ Roberts eļļu pārbauda mašīnai. Tagad dodamies ceļā. Eļļa viss labi? Jā, eļļa pilna. Ļoti labi. Tagad nākamais punkts ir benzīntanks. Un tad mēs esam ceļā tālajā. Tad mēs varam braukt. Jā, tad mēs varam braukt. Tagad līdz benzīntankam 15 minūtes. Jā, braukt.
Jā, nu ģenerators skrūve izkrita uz ceļu. Mēs domājam, kas nograbēja, neatradām. Atbraucām šeit un siksnis līd ārā. Tad ieraudzījām, ka trūks skrūves. Tur ļoti apakšā, nezinu, vai varas ieraudzīt. Gan jau, ka nē. Un parāda, kur ir depots, tipa veikals. Ļoti veiksmīgi vieta. Galvenais, lai viņa dara. Jā, viņā ir bišķi īsāks tas skrūves vīt. Saprat vismaz angļu valodu tur? Jā. Jā. Mums tur bija bildīte, kur mēs tur parādījām, kādu mums tur laika. Karsts. Lūko tā kaut kādu. Ja tas ir servis, tad mums var paprasīt, lai palīdz. Vienkārši viņam tur ir pacēlājs. Jā, piekam. Es nezinu, ko. Nezinu. 60. Šitas. Nu, esam atpakaļ ceļā, lidojam noteikti ar atļautu ātrumu. Jā, ģenerators skrūve vienkārši uz ceļa izkrita. Nav saprašanas, kā vienkārši izdzibrēja ārā. Kaut kā viss bija stingri pievilkts pēc pareizajiem ņūtoniem. Pilnīgi nav saprašana. Braucām pa ceļu, kaut kas notinkšķēja zem mašīnas. Zem Oskara mašīnas arī tas pats apstājāmies, neko ieraudzīt nevarējām. Braucām tālāk, jā, benzīnu tā kā sabitām, kad kaut kas nav labi domāt, kad motors izbeidzies ir, bet nē. Kā pielaid vēlreiz tā uzgāzē tā siksna, ir izslīt. Tas skaidrs, ka kaut kas ir siksnām. Skatījos, ieraudzīju, ka viena skrūve, kur ir jābūt caurums, tur vienkārši tukšs skrūves nav. Tā viss skaidrs. Ļoti paveicās, ka pāri ielai bija skrūvju veikals. Tur tāds depo tipa veikals. Jā, depo. Dabojām skrūvi, uzgriezni. Jā, turpat tās pie benzīna tā arī bija lifts, uz kā pacelt. Tur sarunājām, izrādās, ka tas ir vietējais CSDD viņam. Jā, liels paldies viņam, jo viņš palika ārpus pēc sava darba laika, tikai lai mēs paliktu. Mēs viņam prasījām naudu par to, vai viņam nevajag samaksāt. Viņš teica, ka nē. Vienkārši vislielākais paldies viņam, lai vislabākā karma viņam. Jā, uz zemes tā būtu vēl vismaz stundu klāt, kad jau. Jā, tagad lidojam, mums ir 2,5 stundas līdz kuģim jābrauc. Kuģis attiek 9:30, mums vēlākais laiks ir 8:00 būt tur. Tagad rāda mums 7:30, ka būsim pilsētā. Paspēsim, būs viss precīzi jābūt visam. Varbūt vēl lidlā pēc tēs paspēsim. Es apšaubu, bet vismaz tēja vismaz man vēl ir viena neatvaita. Mašīna bija galvenais taisīt. Jā, es jau tur apbimbājos un likās, ka tīrsā ir, ka nepaspēsim uz kuģi, bet viss labi. Ka mums jāpārceļ uz rītdienu. Jā, sliktākajā gadījumā, bet viss. Tagad tik jābrauc. Jā, tur īkšķi, ka mums viss sanāks. Riebjās cirkuļu punkti.
lielākais. Tikai dēļ tā, ka mēs paši braucam ar mašīnu, mūsu pašu mašīnu. Un tas tiek ļoti izbaudīts, tie labie ceļi. Kultūra uz ceļa, viens otru palaiž normāli, nav pa visām šīm dienām nereiz neatdzirdēsim kāds kaut ko taurātu vai nelaistu. Satiksme diezgan raita viss. Jā, ļoti ātri jāiekļaujās satiksmē. Zviedri un Norvēģi viņi nesaldē, viņi, ja redz, ka ir brīvs, viņi uzreiz mauc viņiem, tā kā, jā, viņi tādi ļoti raiti ir. Ja ir situācija, kad ir jāsalu divām līnijām, jāsaiet vienā, ir ļoti labi ievēro rāvēslēdzēju principu. Un, tiešām satiksmē tā kultūra var just, ka ir daudz labāka, daudz laipnāka. Jā, cilvēki savā starpā arī diezgan atvērti. Tas pats servis mums nepacīna prom kaut kādas latviešas, kas atbraukuši. Jā. Skrūvju veikalā pāri ielai mierīgi aizņēmāmies, teikt, skrūvus. Izmēģināt, jā, ielikām, pēc tam tikai aizgājām, samaksājām, uzticās viss. Tā kā cilvēku labklājība tad ir daudz labāka, manuprāt, viens otram vairāk uzticās. Sliktā, laikam, cenas. Tas ir Norvēģijā. Norvēģijā, tas ir ļoti jūtams, ka tur ir daudz dārgāk. Latviešu alga tur ir ļoti, ļoti dārgi viss. Paši Norvēģi arī saka, ka tā inflācija un paši jūt, ka ir palicis dārgāk viss kaut kad, nesalīdzinām ar to, cik Latvijā viss maksā. Salīdzinot ar Latvijas algām. Bet valsts kā tāda Norvēģija tiešām skaista. Pat ja tas, ko mēs redzējām, bija maziņš gabaliņš. Mēs nebijām ne uz Oslo, bet vienkārši pa laukiem, bet tiešām skaisti. Visa tāpa. Jā, man liekas, Norvēģi un Zviedri tādā ziņā diezgan līdzīgi. Gan mašīnas kultūras ziņā, satiksmē viss tas ir ļoti līdzīgi. Daba arī samērā līdzīga, bet Norvēģijā iebraucot ir daudz vairāk tādas klītes, man liekas, redzams. Zviedrija vēl diezgan, vismaz tas, kur mēs braucam, ir diezgan tāds plakans, bet, ir kalniņi, bet, nav Latvijas līdzenumi pavisam. Un viens Siguldas kalns. Jā, bet tā iespējas tiešām pa dabu, pa cilvēkiem ir ļoti, ļoti labi. Vienīgais tiešām Norvēģijā, kas ir lielākais mīnus, ir tiešām cenas par ēdieniem, par degvielu, par visu. Bet tādā ziņā labi bija tas, ka mēs bijām tieši uz robežas, tuvu robežai uz Zviedriju, ka mēs varējām aizbraukt un iepirkties Zviedrijā. Jā, 20 minūtes. Jā, tas bija ļoti labi. Žēl, ka mēs pirmajā dienā jau tā neizdarījām. Vēl ļoti daudz naudu būtu īstenībā ietaupījuši. Bet nekas. Nākamreiz zināsim. Jā, tad nākotnē noteikti gribētos gan Zviedrijā, gan Norvēģijā vairāk uz augšu pabraukt, kur ir vairāk kalni. Norvēģijā noteikti tos visus fjordus redzēt un kādā kalnā uzkāpt. Mēs vispār bijām ar draugiem taisījuši tā kā prezentācijas, tā joka pēc prezentācijas par valstīm, ko mēs gribam apmeklēt. Un, Norvēģija laikam bija viens no tiem, ko mēs vēlējāmies apmeklēt, un mēs bijām atzīmējuši ļoti daudz visādus kalnus, kur var kāpt un skaistus skatus un kaut kā tā, jā. Tur vajag 2 nedēļas atvaļinājumu un lēnām izbraukāties. Jā. Jau no pa 5 dienām izskriet cauri tam visam, tas ir diezgan sarežģīti. Un arī tas, ka mēs fokus nebija tieši apskatīt valsti, fokus bija tikt uz pasākumu, uz Gatevilu. Tas bija iemesls, kāpēc braucām. Šoreiz tā īsais. Tā jau mēs būtu noteikti ilgāk palikuši. Jā. Bet, citreiz. Mūsu iemesls atgriezties. Jā, mūsu mīļais teiciens. Gan Spānijā, gan šeit. Vēl kaut kas, ko vēlams teikt?
mēs paspējām uz kuģi ar skriešanu mazliet, bet, paspējām. Ir bez jau pāri 8. Kaut gan rakstīts bija, ka boardings, bet check-ins 8 vairs ciet, bet, Bet tas varbūt ir cilvēkiem. Jā, bet, tā rindas ar mašīnām joprojām ir. Mēs esam diezgan pašā priekšā, tad tur viss ir pilns. Iečakojamies un tad braucam virsū uz kuģi. Starp kuģi un starp zemi. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka mūs nesūtīs augšā. Pavisam augšā. Esam uz kuģi. Esam kaītē. Pasties, cik tīrs. Pultēja orķestris bijis. Tā, bļaļ. Mēs augšā. Mūsu vakariņas, Ričarda vakariņas. Priecīgs par ēdienu. On behalf of Stelline and our crew, I would like to welcome you on board Stena Scandica for this overnight sailing to Ventspils. We are calling the stand off, starting the engines, and we will be leaving the very shortly. Our arrival time in Ventspils will be 7 o'clock tomorrow morning local time. Kuģa. Jā. Paspējām laicīgi. Jā. Uzdienu mūsu pašu augšā, gan diemžēl. Nekas. Mēs paēdām, bija diezgan garšīgi. Jo mēs nepaspējām ne uz Lidlu aizbraukt, kā gribējām, ne kaut kur citur paēst, tā kā nācās vien šeit. Bet nebija tik traki, bija diezgan garšīgi. Protams, mazliet dārgi, bet
nav ceļi slikti. Tas kāds bedrs, jā. Tagad esam Latvijā. Kārtīgi Latvijā. Labrīt. Labrīt. Esam beidzot Latvijā. Jau kādu laiku braucam šeit, bet jā. Šonakt bija normāli gulēt uz kuģi. Nebija vajag viļņi jūrā, kaut kā ātri tas laiks pagāja. Jā. Domāju, ka tad varam nobeigt šo video šeit. Jā. Paldies, ka skatījāties uz piedzīvojumus Norvēģijā un Zviedrijā. Tad jau tiekamies nākamajās video. Jep. Tā.